Pasaule ir kā rupmaize. Augšā debesu garoza, apakšā zemes garoza, pa vidu dzīve, mīkstums. Ja mīkla nepareizi iejaukt, tad garoza atlec. Atlec debesu garoza, atlec zemes garoza, un tu paliec bez debesīm. Jā, katram latvietim rudzu maize ir ļoti nozīmīgi tas tāds pamats un pieturspunkts viņa dzīvē. Es esmu Valdis Paulovskis, lauku attīstības nodaļas projektu vadītājs, un mēs atkal esam tiešajā ēterī raidierakstā par Eiropas aizsargātiem produktiem. Nu, un kā jau jūs nojaušat, tad šodien mēs sarunāsimies par maizi ar cilvēkiem, kas rada šo maizi un arī kas atbild par to, lai tas Eiropas produkts būtu pazīstams pēc iespējas vairāk cilvēkiem. Jā, salināta rudzu maize, un Gunte, es atļaušos tevi nosaukt par šīs maizes krustmāti, jo tu esi Latvijas maiznieku biedrības izpilddirektora un faktiski pateicoties tavām rūpēm par šo maizīti, viņai ir iekļauta Eiropas aizsargāto produktu sarakstā. Tā taču ir, vai ne? Jā, ja es varu papildināt. Jā, man prieks piedalīties šajā raidījumā, jo maize tā ir laikam jau no manas bērnības nākus līdz ar manu māmiņu. Bet krustmāte es droši vien nebūšu. Krustmāte būs kādreiz asociētā profesore Daiga Kunkulberga. Jā, un es varbūt būšu tālāk tā uzturētāja un tieši šīs salinātās rudzu rupmaizes tradīcijas popularizētāja, lai mēs tiešām zinātu, jā, ka mums tāda ir, bet tā salinātā rudzu rupmaize, un jāpiesaka rupmaize, nav jau tikai salinātā, bet tiešām daudzas rudzu rupmaizes, kuras cep mūsu maiznieki, ir pēc šīs tradicionālās tehnoloģijas. Un šeit tāds vairāk varētu teikt, ka tā ir aizsargāta šī tradicionālā rudzu rupmaize gatavošanas tehnoloģija. Pagaid, Gunte, mēs te runājām par tām lietām, tā kā paši par sevi saprotamiem, bet es domāju, ka ik viens cilvēks, kas klausās, viņš domā, kas tā par salinātu, tur ar salu saistība, kas tur ir, viņa saldēta vai kas tas tāds ir, jā, bet, rupmaize taču ir veca tā kā pasaule, vai ne, un viņa ir tik sena un varbūt tad tu pastāsti tautas valodā, kas ir salināts. Jā, tur tā lieta, ka, lai aizsargātu mūsu maiznieks un neradītu viņiem tajā laikā, tas ir 2012. Gadā, finansiāli savas problēmas, lai mainītu marķējumu, tad pieņēma lēmumu, ka Eiropas komisijai tieši veidojot šo te maizes, tradicionālās maizes pieteikumu, tomēr mēģināsim nosaukt viņu kā, citādākā nosaukumā, lai nebūtu jāmaina marķējumu daudziem, kas jau ražoja. Un līdz ar to nonāca pie tāda, nevis izdomāja, bet atrada un ņēma par pamatu kurzemes senvārdu, kas jau ir kurzemē sen lietots. Salināt, tas nozīmē plaucēt. Jā, es, piemēram, nebiju dzirdējis, es biju dzirdējis plaucētu maizi, skrotētu maizi, bet salinātu nebiju dzirdējis. Ja? Un tas it kā nozīmē vienu un to pašu, vai ne? Jā, tieši tā, noplaucē ar karstu ūdeni miltus, rudzu miltus, un veidojas plaucējums, un tālāk jau par to procesu pašu droši vien stāstīs Valters. Tagad pakāpsimies, Gunte, kādu laiciņu atpakaļ. Jā. Mana rupmaize ir tā, ko es tīkliņā nesu rīdzinieks puika, būdams no Zvaigžņu un laboratorijas ielas stūra veikaliņa vecai mātei. Ja? Man neviens necepa mājās rupmaizi. Es esmu rīdzinieks. Kas ir tava pirmā maize, rudzu maize? Kā tu atceries viņu? Jā, es šeit jau pieminēju savu māmiņu, kura ir goda maiznieka amatmeisteri, kura vairs nav ar mums kopā. Un mana mamma no 16 gadu vecuma
strādāja maizes ceptuvē un cepa maizi, un tā viņa visu mūžu ar to arī nodarbojās. Un tā maizes mīlestība, tā maizes garša man droši vien ir nākusi kopā ar mātes pienu. Un tad, protams, viņa strādāja Lielupē, Lielupas maizes ceptuvē. Arī visu mūžu tur viņa nostrādāja. Protams, tas ir Jūrmalā? Tas ir Jūrmalā, jā. Un tur bija 3 dažādas maizes, ko cepa. Protams, batons, kvieša maize. Jā, 22 kapeikas. Ieģelītis, kas bija... 16 kapeikas. Jā, puse no tā bija rudzu milti, varbūt nedaudz mazāk. Un tad bija klonu maize. Es godīgi sakot, neatceros to nosaukumu. Baltijas maize. Varbūt, jā. Un tad pēc skolas vai arī savu bērnības bieži vien pavadīt ceptuvē pie mammas. Interesanti. Man arī mums bija maza vasarnīcas istabiņa tieši Lielupē, Viesturielā, un es arī gāju tur uz veikalu pēc maizītes droši vien. Tad tava mamma bija cepusi to maizīti ar savām rokām, redz, kā pasaulē viss tā gadās. Bet man liekas, ka katram latvietim tā maize un rudzu maize, atminies kaut vai tos laikus, kad drīkstēja tie mūsu svešumu latvieši sāk braukt, ja, un viņi taču slēpa koferos visur to rudzu maizi no Latvijas. Tādēļ, ka tā ir unikāla, un tāda pasaulē ir viena, kā maiznieka amatmeistars Normunds Kauds ir teicis, ka mūsu Latvijas tradicionālās maizes tehnoloģija, tā ir augstākā pilotāža maizes ražošanā, kā tā varētu būt. Tu kā maiznieku biedrības izpildu direktori noteikti esi bijusi arī ārzemēs un garšojusi citās valstīs rudzu maizi, un gana daudz, vai ne, Gunta, tā ir? Jā, īstenībā tur varbūt tas nosaukums rudzu maizi, tādēļ, ka viņa ir tumša, un tur nedaudz ir šo te rudzu piemaisījums vai sastāvs no tās maizes. Mēs zinām, Zviedrijā ir, bet viņi ļoti atšķirās. Tāpat Vācijā. Bet saki, vai kaut kur, ja neskait Lietuva, Igaunija, ir vēl tāda īsta rudzu maize kādā valstī vispār kaut kur pasaulē? Jā, varbūt. Bet varbūt tieši tādēļ Eiropas komisija, kamēr deva citām dalību valstīm uz saskaņošanu mūsu pieteikumu un nevienas pretenzijas nesaņēma, tātad nekur tādu necep. Tāpēc tā rudzu maize ir tik unikāla. Jā. Un tas, ko mēs te aiz kadra runājam, kad tu saki, ka maiznieku biedrības uzdevums ir tiešām cilvēkiem vēstīt par to, ka ne jau tikai salinātā rudzu maize, bet ka rupmaize, īsta rupi maize. Tu teici, ka jāliek tas vārds rupmaize visur ir, kur vien var klāt, lai tas cilvēciņš apēd to vienu šķēlīt rudzu maizes vai rupmaizes dienā, ja? Jo viņi ir tik vērtīgi un tik sātīgi un lai man nestāst, ka tur kādam vēders pušās no rupmaizes vai tur ka viņš nevar ēst, ka viņam dedzina kuņģis un tā tālāk, tā viņš nav sakots, laikam, to maizīt, ja? Nē, īstenībā jau jāsaka, ka Latvija, man liekas, arī ir rudzu maizes un vispār maizes ražošanas lielvalsts, un mūs var salīdzināt ar Vāciju, tikai mums tie iedzīvotāji ir. Vācijā ir 70 miljoni, 80, mums ir nedaudz līdz 2 miljoniem. Jā. Gunta, bet labi, vēl bišķīt pakāpsimies atpakaļ. Mamma tev cepa maizīti, bet tu arī esi cepus maizīti? Ja godīgi, man vienmēr visi jautā, bet tu taču esi Latvijas maiznieku biedrības izpilddirektori, vai tu arī cep maizi un tev ir savs ieraugs? Diemžēl nē, jo es esmu visu laiku blakus saviem ražotājiem, un mums vienu reizi mēnesī vienmēr notiek Latvijas maiznieku biedrības valdes sēdes, kad visi atved savas vai jaunās maizes vai kādas citas maizes uz nogaršošanu. Un es daru kā degustēju. Tev nekad nav nagi niezējuši? Man nagi ir niezējuši. Man ir, un es esmu mēģinājusi, man liekas, pat vienreiz arī no Valtera, no Lielezera paprasīju ieraugu. Bet, diemžēl, es neesmu izcepus, bet tas ir mans uzdevums. Būšu pensijā, un tad es cepšu maizi. Jā, bet tu virzi to maizes vārdiņu uz priekšu un tā tālāk. Tu pieminēji to kundzi, kas ir it kā, es nezināju to, ka viņa ir tā krustmāte. Kas tā ir par dāmu?
Daiga Kunkulberga ilgus gadus nostrādāja tagad jau gan saucās Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte Jelgavā. Jā. Kādreiz tā bija Latvijas lauksaimniecības akadēmija. Jā. Un viņi mācīja jaunajiem studentiem, ieskaitot arī mani, par maizi. Viņa bija maizes programmas vadītāja. Un Daiga arī ir sarakstījusi vienīgo pagaidām pieejamo maizes ražošanas tehnoloģijas grāmatu kopā ar Latvijas universitātes profesoru Valdi Segliņu, kura tad mums arī kalpoja un vēl tagad profesionālajās skolās kalpo kā vienīgais mācību materiāls, kur mēs varam uzzināt sākot no maizes vēstures, no izēvielām, no gatavošanas procesa, no kvalitātes un par kvalitāti un tieši arī par to vērtību. Jā, kas tad ir maiznieku biedrības, tavuprāt, tas galvenais uzdevums? Galvenais uzdevums mums ir saglabāt un mēģināt jaunajiem stāstīt par šo maizes cepēju profesiju un aicināt viņus pievienoties, jo maize, man liekas, ir mūsu unikālais ikdienas produkts ar augsto uzturvērtību, kas mums būtu jālieto un jālieto. Un otrs virziens ir noteikti sabiedrībai stāstīt par šo te uzturvērtību. Ka tas ir tik vienkārši, ja mēs apēdam dienā vienu maizes šķēli šādu te, mēs iegūstam 1/3 daļu no labajām vielām, kā mēs saucam šķiedrvielām, kas mums ir tik ļoti nepieciešams. Un tas ir ļoti daudz. Pārējo mēs varam piekost klāt riekstiņu, burkāniņu, kāpostiņu, un mēs šos 30 gramus esam šķiedrvielas saņēmuši. Tas nozīmē, ka mūsu kuņģis, zārnu trakts darbojas lieliski, un līdz ar to mēs varam darīt lielus darbus, un arī viss pārējiem mūsu organismu funkcionē. Labi, jā, tu man arī aiz kadra stāstīji par to, ka tagad jau tā kā 3 produkti ir maiznieku biedrības paspārne, kas ir aizsargāti Eiropā. Ja, tie ir sklandrauši, salināta rudzrupmaize, un tikko pievienojās maiznieku biedrības apakšstruktūrai Eiropas aizsargātie Latvijas produkti, aglonas maizes veistūklis. Eiropas aizsargātie produkti, tavuprāt, mazie apjomi, ja, sklandrauši, vienīgā fabrika, ja, Kanela Bekeri, kas ceptos, nevis cep, bet gatavo šos te un saldē, un tad tu vari veikalā nopirkt, ja, ar salināto rudzmaizi arī tas, tā pati lieta, kad, ja mēs aizbraucam uz Lielazaru maizes ceptu, tad mēs veikalā varam to salināto rudzmaizīt nopirkt, bet, tajās lielajās pārtiks veikalu ķēdēs, kā Lidl, Rimi un Maksim, mēs nevaram atrast to salināto rudzmaizi, ja, gluži tāpat kā sklandraušus vai tomēr kā aglonas maizes veistokli, ja tur ir jābrauc pie Vīsu uz Aglonu, lai tu dabūtu nogaršot to. Vai ir vispār jēga aizsargātajiem produktiem? Tie varbūt ir tādi mūsu lepošanās produkti. Tā kā mēs tā kā dižojamies drusku ar to, ja? Mums vajadzētu dižoties, jo ja Itālija ar savu mozzarellu dižojās, un ārzemnieki atbraucot, viņi ļoti labi atpazīst šīs te Eiropas norādes. Jā. Bet tas tiešām, šie visi produkti, kas ir Latvijas īpašie produkti, kas aizsargāti Eiropā, tie ir nišas produkti. Jā, un tā jocīgi, ka, man ir pat ārzemnieki prasījuši, kur to var dabūt, un tad es mēģinu zvanīt saviem paziņām uz to pašu Kanela Bekeri raitiņu zvanu, saka, vai ir tagad šajā brīdī veikalā vai nav, vai ne? Un tas ir, tā, no vienas puses žēl, no otras puses mēs saprotam, ka tas vairāk ir tāds arī, saka, vai tiem visiem ražotājiem tā nav arī tāda drusciņa sirdslieta un hobijs, ka viņi kā saka, goda zīme tā nav, kad viņiem ir tas Eiropas aizsargātā produkta, emblēmiņa uz viņu produktu.
To varbūt jāprasa būs tālāk Valteram. Ražotājiem, Bet tu satiecies gan ar sklandraušniekiem, gan tiem, tas taču nav tikai tas finansiālais atbalsts, tā taču ir, kāpēc viņi cep tie cilvēki, to aglonas maizes veistokli vīt, aglonā vai tur sklandraušnieki, dženeti ceptos. Tas jau ir, kā tu saki, nišas produkts, viņš prasa tik daudz enerģijas laika, bet viņi tomēr to dara. Tā ir tāda īpaša, kā piešķir skaistām vietām kultūras mantojuma zīmes, daļai varbūt arī dēļ šī. Bet, ja mēs runājam sklandrauši, protams, sklandrauši ir viena kanēla bekerija, kā tu pieminēji, bet pārējie jau ir mājražotāji, kas to ir darījuši paudžu paudzēs, ir nodotas šīs te receptes un tāpēc viņi cep, tāpat arī tas aglonas maizes veistūklis. Man grūti atbildēt šo. Jā, saki, ko tev pašai nozīmē maize? Maize, godīgi sakot, tā ir visa mana darba dzīve, jo es arī esmu beigusi tajā laikā Latvijas Lauksaimniecības akadēmiju. Tieši tad mūs sauc par rūdzējiem. Un beidzu tieši maizes ražošanas, es esmu maizes ražošanas tehnologs, inženieris. Tātad man tā maize ir sākot ar manu bērnību, ar manu mammu, tālāk manas studijas un tālāk viss pirmais darbs ir ādažu kukulītes, kur arī mēs sākām. Tur mums diezgan grūti gāja ar rudzu rupmaizi, bet cepām. Un tad 2012. gadā man uzaicināja uz maiznieku biedrību, lai gan es maiznieku biedrībā jau esmu darbojusies no tās sākuma, no 1993. Gada, kad dibināja akciju sabiedrība Vidzemes maiznieks Jāņa. Pēc viņa iniciatīvas tad arī veidoja šī maiznieku biedrība, bet vēl arī 1998. gadā es ieguvu maiznieka amatmeistaru nosaukumu. Tā maizīte man ir gājusi līdzi, un es 2012. gadā piekritu šim darbam, jo tā laikam arī tāda misija. Tāds misijas darbs. Un, man liekas, kas ir vēl skaistāks, labāks produkts un siltāks produkts Latvijā kā maize, un īpaši rudzu maize. Un 2020. gadā, kad notika Valoda LV sabiedrības aptauja par latviskāko vārdu, tad cilvēki izvēlējās rupmaizi. Un rupmaize ir mūsu latviskākais vārds. Brīnišķīgi. Es pat to nezināju. Rupmaize, jā. Vienmēr... Es nezinu, vai tu atceries, es kādreiz strādāju Latvijas Rādio 2, Gunārs Fredenfelds vadīja tādu latviešu mūzikas programmu Rupī maize. Jā, un viņš tik skaisti to jē-burtu izrunāja. Nevis viņa, kā mēs latvieši vienmēr bišķī to jē tā kaut kur aizpludinām, bet viņš tā Rupī maize. Un tas bija tāds pamatīgs raidījums, kur skanēja tāda pamatīga īsta latviešu mūzika. Ja? Un par to pārmantojamību. Vai tev ģimenē vēl kāds arī nodarbojas ar maizi? Nē, vairs jau ne, jo mana otrā ģimene ir Latvijas maiznieku biedrība, un visi maiznieki, gan maiznieku amata zēļi, gan meistari, un es esmu, man liekas, tā ieaugusi, un tas man ir ļoti silts un mīļš darbs, bet ja mēs runājam arī par to pārmantotību, tad jāsaka jau, ka mūsu visu zināmais dotā brīdī režisors, filmu režisors, kino režisors Dzintars Dreibergs, viņš tomēr ir jau jaunāka paudze. Jā, tad viņš kopā ar Martu Selecku vienā savā raidījumā arī par Latviju, viņš nosauc tā, ka Latvija ir rupmaize. Teiksim tā, rupjmaize, un latvieši ir dzintari. un tā tad arī viņam šī stīga
turpinām. Nu jā, interesanti. Nu, mūsu, teiksim, atkal tā mūsu vecāka paudze, ja mans Ziedonis ar savu divvidu vārpu vai poēmu par maizi un atkal ar tiem atmiņu stāstiem, nu tā maize ir latvietiem visur gājusi līdzi un ko tad ganu tarbiņā lika, vai ne? Maizes šķēlīti. Maizes vai maizes doniņu, ja to galiņu vai šķēlīti ietina lupatiņā un ko zīdainim deva sūkāt. Rudzu maizīti. Ietina lupatiņā rudzu maizīti un viņš pasūkāja to rudzu maizīti. Ja. Bet man ārzemnieki ir teikuši, ka rudzu maize, tāda tikko svaigi izcept rudzu maize, esot ļoti salda. Ka viņi tā nevarot saprast, kā mēs runājam par senā latviešu ikdienas ēdienu, ka tā žāvēts cūkas, speķa šķēlus, saldas, rudzu maize. Kā jūs varat tos sāļos? Vai tā ir tikai viņu, tās garšas īpatnības, jeb toreiz dzirdēs, ka kāds saka, ka rudzu maize dikti salda esot? Nu jā, rudzu maize jau tas pats plaucējums, kas ir pamatā. Tur jau arī vispirms noplaucējot šos miltus ar karstu ūdeni, pēc tam šis plaucējums tālāk, jāsaka, fermentizējas, tagad moderni. Jo rudzu maize arī ir fermentēts produkts. Tur jau sākās, tur jau cieta pārstrādājas cukuros, un tur jau pirmā saldā garša. Tad protams, pēc tam mīklai pievieno šo cukuru. Kādreiz varbūt lika medu, bet es domāju, gan, ka pašos sākumos varbūt viņi nebija tik saldi, jo tas cukurs nebija pieejams tā vienkārši pielikt klāt. Bet lai kā maiznieki, kā inovatori un arī zinātnieki savā ziņā visu laiku eksperimentē. Un ejot līdz laikam un ieklausoties uzturu speciālistu viedokļos, maiznieki ir mēģinājuši samazināt šo te pievienotā cukura daudzumu, bet tomēr patērētājs, viņam vajag šo te saldi skābo garšu, lai tas saldumiņš ir pirmais. Un ārzemnieki varbūt daudz teikuši, kā es varu desu uzlikt. Man prasīja par to žāvēto gaļu. Jā. Bet, ja mēs atgriežamies pie Latvijas kā mājas lielvalsts, tad man liekas, ka katrs Latvijas iedzīvotājs šajā momentā var atrast savu maizi, jo ir tik milzīgs sortiments, ir tik dažādas tomēr tās maizes, pēc izēvielu pielietojuma. Tie kritēriji ir diezgan no 5 gramiem uz 100 gramiem produkta līdz 10 gramiem. Un šeit varbūt arī par tā, nebūtu jārunā. Kopējā uzturvērtība ir augsta un varbūt tas cukurs ir vairāk, bet mums arī vēl blakus tam, ka mēs runājam, ka rudzu maize ir ļoti vērtīga, tad mums jārunā vēl arī, ka mums vajadzētu pēc tam arī tās kustības pielikt klāt. Lai viņi tur vēderiņā sadalās labi. Jā, un tomēr rupjmaize ir šī te maize ar zemu glikēmisku indeksu. Tas nozīmē, ka tā ir tā sāta sajūta, ko mēs radam. Un šogad mums bija ļoti jauka diskusija Rīga Foodā kopā ar apgādes zvaigznes ABC. Sadarbībā ar bestselleru Glikozes revolūciju, kur atšķīrām lapas 64. bija rupmaize. Ar ieteikumu ēdat lūdzu rupmaizi, jo tad tā radīs jums sāta sajūtu un šis cukurs nelēkās turp šurpu, bet šī līkne būs vienmērīga. Un tas arī tā mūsu šūnām ir ļoti labs rādītājs. Zinu, ko es tagad padomāju, Gunta, vai tā ir, ka tā īstās rudzu maizes recepte cauri gadsimtiem, viņa tā ļoti nav mainījusies. Jo viņa ir izdzīvojusi. Tā ir, ja es runāju aplam. Maize ir vispār ļoti vienkāršs produkts pēc izēvielu izmantojamības. Tie ir milti, ūdens, sāls, cukurs.
ķimenes, jā. Jā, bet tās jau ir, jā. Ir kāds liek, kāds neliek. Jā, cits uzber graudiņus pa virsu, cits nē. Jā, līdz ar to tas ir vienkārši, bet tā tehnoloģija, šīs te garās stundas, lai ieplaucētu, lai ieraudzētu beigās, jā, lai tā fermentizācija notiktu, tas ir garš. Un Valters varbūt pastāstīs, kāpēc tas ir svarīgi. Un tieši no šīs te lēnās gatavošanas tā augsta uzturvērtība arī veidojās. Jā. Cik vispār Latvijā ir apmēram rudzu maizes šķirnes, ko veikalā mēs varam nopirkt? Tu esi kādreiz skaitījusi vai apzinājusi, kas ir rudzu maize tieši? Tieši pēdējo mēnesi, kad mēs mēģinām šīs te maizes nosaukt, salikt varbūt pa veidiem, pateicoties tam, ka valdība ir piešķīrusi vai viņas domās tagad ir no nākošā gada 1. jūlija maizei piemērot 12% PVN mazāku, un mums bija jādod, protams, ekonomikas un finanses ministrijai iedalījums. Tas bija ļoti grūti. Dabiski. Tas bija ļoti grūti, jo maizes ir tiešām, ir rupmaizes, ir jauktu miltu maizes, ir pat tas speciāls dažādas maizes, kurās arī ir bezglutēna maizes, un tas bija maizes ar tik dažādām piedevām. Bet nav kaut kāda kritērija, ka tur tik un tik jābūt rudzu miltiem, tad to mēs varam saukt par rupmaizi. Bet ja nav tik un tik, tad to nevar saukt par rupmaizi. Diemžēl, tā kā nozares spēlētāji, mēs esam ļoti dažādi. Ir 3 lielie tirgus spēlētāji, un tad jau tālāk mēs nākam varbūt jau tādi tradicionālās maizes ražotāji. Un līdz ar to, kamēr nozara nevar vienoties, mēs nevaram šos terminus apstiprināt tādo normatīvo aktu jomā. Bet pieminot to pašu maizes ražošanas grāmatu, ko ir sarakstījusi Daja Kunkulberga, ir tā, ka rupmaize ir 90% rudzi un 10% ir pieļaujami kvieši. Tās varētu teikt, ka tās ir tādas vadlīnijas. Un tad mēs mēģinām arī... Apmēram, cik varētu būt 100 šķirnes rudzu maizes veiklā? Mazāk? Mēs sadalījām tā, ka ir rudzu maize, ir kviešu maize, tad ir jauktās maizes, kur ir šī te rudzu kviešu attiecība, tad ir maizes, kuru gatavošanā izmanto citus miltus, jauktas miltus, tie ir griķi, auzas un vispārējais, tagad pat arī kukurūza, un tās ir tās jauktās, tad ir tās speciālās maizes. Tā kā mēs esam jau Eiropas Savienībā, mūsu iedzīvotājs ir izceļojies pa visu pasauli, un viņš grib arī Latvijā nopirkt dažādas plakanmaizes vai porciju maizes, kā tagad sauc, tad arī rudzu rikas, piemēram, vai auzu rikas, vai rikas ar sieru virsū, tās arī ir maizes, tikai tās ir porciju maizes. Tās ir tās lielās kategorijas, un tad zem tām kategorijām arī. Un cik liels spēlētājs ir tas mazais ražotājs, kas pēc savas vecmāmiņas receptes uzcep mājā maizīti un aizbrauc uz Miķeļdienas gada tirgu un pārdod. Vai, piemēram, man sieva tagad no aktrises Sannas Putniņas pasūtīja, un viņa atsūtīja bākas maizīti, ko viņa pati tur ir cepus, un mēs nogaršojam to rudzu maizi. Garšīgi, viss kārtībā. Un kādreiz es arī, kad es braucu no kāda novada garšas pasākuma, es jau nopērku kādu mājražotāju. Cik liela tā ir tā daļa, Gunta? Viņi kā varbūt nav zem tās maiznieku biedrības, bet tu jau viņus zini un redzi.
Tā daļa, ja procentos ir ļoti neliela salīdzinot ar tiem 60%, 3 lielie, kuri aizņem, jā. Bet, zinot tikai to, ka ap 400 mairažotāji reģistrējušies pārtikas veterinārijā dienestā, jo viņiem arī ir, ja viņi vēlas braukt uz tirgiem un pārdot, tad viņiem ir jāreģistrējas pārtikas veterinārijā dienestā, un tie ir ap 400. Ap 400 cilvēki. Ja? Tātad pieprasījums pēc tās maizes Latvijā taču ir. Jā, bet tie varētu būt, viņi uzcep varbūt 20 kukulīšus, un viņi aizbrauc konkrēti, uz Kalciem tirdziņu, aizbrauc uz novada garšas pasākumu. Jā. Tā kā, tas ir tāds mazs. Arī īstenībā ir ļoti daudz arī tiešām cep mājās, un tas līdz ar Covid laiku bija tā, ka veikalos bija izpirkts visas maizes ražošanas mašīnas, jo katrs gribēja izcept maizi. Bet tas laiks, es domāju, daudziem bija tāds diezgan īss, jo viņi saprata, ja viņi grib tiešām cept šo te 2 dienu garo ciklu maizi, tas ir sarežģīti. Es varu autoritīvi pateikt, es pats esmu mēģinājis ar to mašīnu. Tur var mīkliņu kaut kādiem pīrādziņiem samaisīt ar to mašīnu, bet tādu gardu maizi, nezinu. Es gribētu redzēt tās saimnieces, kas 10 gadus nav vietas cetajā maizes mašīnā, to maizi, ka viņa tik garšīgi nebūs tā. Ar rokām mīcīta maizi, tā ir pavisam cita lieta. Tu tici, Gunta, ezotērikai, ka tur tā maiznieka enerģija arī aiziet tajā mīklā iekšā? Es ceru, ka nē. Citi jau saka, ka tur baigā enerģija aizējot iekšā un tā. Ir enerģija. Milzīgs siltuma patēriņš, lai viņi izceptu. Ir milzīga enerģija iekšā. Tas ir ironiski ļoti. Es nezinu, bet kad es bieži braucu šādiem dažādiem pasākumiem, kad es ienāku iekšā un tad viss, kāda smarža ienāca. Smarža vai grūti, es nezinu, grūti pateikt. Tas jau ir atkal tas pats cilvēks, kurš nes to tālāk. Tad viņš varbūt arī nes šo enerģiju. Jā, bet vispār interesanti ar šiem produktiem, teiksim, ar to pašu maizi, ja? Mēs par maizi runājam vienmēr un visur, teiksim, Jāņsiers, it kā to Jāņsieri nevarētu ēst citos mēnešos, ja? Bet, ēd jāņos, ja? Tāpatās kā par rudzu maizi galvenokārt mēs apzināmies tad, tajā rudenī, tad, kad pēc Miķeļdienas, ka jau tad tur, tad mēs runājam, tas ir tā spēka maize un mūsu, ja? Un šobrīd arī, valsts jubilejas mēnesis, ja, un mēs runājam par rudzu maizi, ja, tāpēc, ka, tas ir kaut kāds spēks, tas ir pamats, laikam, man tā liekas, ka tas ir cilvēka pamats. Tā ir tā latvietība. Jā, jo, piemēram, arī tas Eiropas aizsargātais produkts, kā tu domā, vai ir jēga mainīt to nosaukumu no tās salinātas rudzumais un uzreiz vairāk tie ražotājs parakstītos ražot, jo, tas piedāvājums jau milzīgs ir. Es nezinu, protams, būtu skaisti, ja viņi sauktos Latvijas rudzrupmaize. Bet vai mūsu lielākie noņēmēji, vai viņi vēlētos, lai viņu plauktos, tieši plauktu maizes sektorā būtu 6 ražotāji, kur ražo ar vienādu nosaukumu maizi? Tas, es domāju, ne. Tādēļ jau, tad, kad gatavoju šo pieteikumu 2012. gadā, tad šai grupai pievienojās 6 maizes ražotāji. 6, ja? 6, un līdz šodienai ir palicis 1. Jā, Lielezers. Jā, un, protams, ir prieks, ka zemnieku saimniecība Laima, tās ir tās mežanieku mājas Aglonas novadā, blakus Aglonas mājas Veistūklim, jau ir izcepuši, jau ir pirmo partiju, tātad šo te salināto rudzrupmaizi izcepuši, un viņi vēlētos pievienoties. Bet tās ir vienas mājas, kur viņi pieņem viesus, turistus, un tā būtu tikai tā viņa mazā niša. Un otras mājas viesu mājas ir Caunītes, Dalbas pagastā, Jelgavas. Jā, protams, Santa Rubena. Santa Rubena, jā. Tā kā, tas tiešām ir tāds
Bet redzi, bet tas, atkal, tas taču ir pa mazam smilšu graudiņam, tomēr mēs ejam uz augšu, jā, un nepazudīs. Kā, Rucavas baltais sviests tikai Rucavā viņi gatavo dažas saimnieces tur, ja? Bet, tā ir, jā. Kas būtu vēl jāizdara maiznieku biedrībai saistībā ar rudzu maizi? Kā tur ar to skolas to maizīti, vai tur izdotos kaut kas skolā? Ieviest to maizi neizdotos? Lai kā mums arī gāja pagājuši gadu, jā. Tomēr mēs esam dzirdējuši, ka daudz skolas ir tās kviešu maizi izņēmušas ārā, jā, bet ir tā rudzu maizīte, bet tur jau ir atkal, mums ir iepirkumi, tur ir cenas un viss pārējais, jā, tātad. Un, ja mēs runājam par šo 2 dienu tradicionālo rudzumaizi gatavošanu, nekad nebūs slēpta. Tas roku darbs un tā garā tehnoloģija. Es domāju, ka dārzenēs arī viņi domā 2 dienas gatavot maizi. Lai gan viņiem arī ir ierauga maize, bet tās vairāk ir kviešu maize. Bet tā arī nosaistīta ar tradīciju, un kā ir? Viņu ārzemē ar tradīciju, ar pieejamību, jā. Viņiem nav tradīcijā tā rudzu maize, tādēļ jau rudzus vairāk šeit ziemeļos audzēja, un tā bija tā, jā. Un mums vēl tikai daži zemnieki ir palikuši, kas, jāsaka, to senos rudzus audzē, kaupo, šķirni, bet, dzīve iet uz priekšu, arī zemnieks vēlas nopelnīt, un ir dažādi, ir hibrīdi rudzi, kuriem ir lielākā ražība, un līdz ar to arī... Tu kā tehnologs, tā ir ļoti nozīmīga lieta, kāda šķirnes rudzi ir tajā rudzu maizītē. Varbūt 15-20 gadu atpakaļ, tad, kad 15 gadu atpakaļ, kad mēs par to kaupā ļoti iestājāmies, ka vajag atbalstīt to zemnieks, kas audzē, jo maiznieki zināja, ka šai graudu šķirnē ir labas cepama īpašības. Tad dotā brīdī, liekas, jūs esat tiešām zinātnieki, ja, un esat izmēģinājuši un tiekat galā jau arī ar tām lielajos graudu pārstrādes uzņēmumos jau vairs neatdala tik, tas ir no Latvijas tā lauka ar to kaupo konkrēti. Un dotā brīdī ir palicis Latvijā tikai viens graudu pārstrādes lielais uzņēmums, tas ir Dobels dzirnavnieks. Un tad ir tādi, kam ir jūs tātad, jums ir savas dzirnavas, un ķelmēniem ir savas dzirnavas. Ķelmēniem var audzē arī paši. Varētu, man liekas, varbūt pa Latviju labi, ja kādas 4 ir tādas dzirnavas. Tātad Lielezers, ķelmēni, vēl daži varbūt, jā. Bet vai rudzu maizes cepēji, viņi arī iepērk no ārzemēm? Vispār ir jēga no ārzemēm iepirkt rudzus? Ja mēs runājam par ārzemēm, tā ir Igaunija. Es nedomāju. Ir Lietuva, Igaunija, vai vēl kaut kur pasaulē audzē tik daudz rudzus? Krievijā, no Polijas nāk. Ukrainā neaudzē rudzus, jā? Es domāju, ka audzē. Bet, mums tie rudzi, no kā cepto maizīt, viņi skaitās vērtīgāki? Rudzu milti jau paši par sevi ir vērtīgāki. Jā. Es domāju, vai iepērk arī kādi lielie rudzu maizes ražotāji no ārzemēm, ja pārsvarā izmanto Latvijā, Igaunijā, Lietuvā audzētas rudzes. Domāju, ka pārsvarā tās ir Dobels dzirnavnieks, Tartu mil, kas ir tā kā, kur maļ šos te rudzu graudus. Ko tu gribētu mums visiem novēlēt tajā? Tūlīt gadiņš iet uz beigām un tā. Tiem cilvēkiem, kas iet uz veikalu, viņi zina, jāpērk kaut kāda rudzu maize, ja? Tas jau tā kā veselīgi skaitās un tā. Jā, bet mūsu klients arī ir palicis izglītots, un lai viņi vairāk lasa šos te marķējumus, un kur ir tas īsākais marķējums, un blakus ir šī te uzturvērtības tabuliņa, lai viņi pievērš tam uzmanību un izvēlās to maizīti, kam ir augstāks šķiedrvielu saturs. Bet es domāju, ka šeit arī, ja mēs esam gatavojuši tādas aptaujas, kad cilvēks ir izvēlējies pēc ražotāja tomēr to maizi.
tieši rudzumaize, ja mēs runājam par rudzumaizi, tad rudzumaize kaut viņa ir nedaudz dārgāk, bet viņš izvēlās to, kas viņam ir garšojis pēc šīm te garšas īpašībām. Un es domāju, es novēlu, lai katrs mūsu klients tiešais un Latvijas iedzīvotājs atrastu to savu rudzumaizīti un noteikti, lai katru dienu mēs noēstu šo vienu rudzumaizi šķēli, kas mums rada to sātu un arī veselību. Ir arī daudz pētījumu. Tas gan vairāk ir kopā ar somu kolēģiem, bet ir pierādīts, ka rudzumaize ir jāsaka, funkcionāls produkts un lietot vairāk šo rudzumaizi. Un varbūt, ja tieši mūsu Latvijas svētku mēnesī, kad jāsaprot, ka tā rudzumaize jau ir tās mūsu tradīcijas, kultūra, vēsture un tik labs produkts, kuru mēs varam tik viegli pielietot ikdienā. Arī mūsu steidzīgajā ikdienā mums atliek tikai paņemt vienu rudzumaizi šķēlīti, uzlikt virsū tur kādu sviestiņu vai avokādo vai, jāsaka, no olīveļu, gan no vidusjūras paņemt to, jā. Bet varbūt spečšķēlīt. Arī spečšķēlīt, jā, jo tad vienkārši tai maizītē būs šis te aizdars vēl. Un mūsu organismam tas tikai nāks par labu. Paldies tev, Gunta. Mūsu sarunai pievienojas maiznieku meistars Valters Kanopa. Un viņš jau tur iesākumā mazliet pakomentēja šo un to un klausījās, ko mēs ar Guntu runājam. Valter, cik tev ir gadu? 41. Un cik no tiem 41 gadiem, no 41 gadu, tu esi saistīts ar maizi? Tad jārēķina, bet pirmo reizi senāca maiznīcā, man bija 14. 14 gadu? Man tēvs strādāja par maizes ekspedītoru. Un tad man, kā jau puikiem vienmēr ir kabats nauda pa mazu, tad vajadzēja piepelnīties. Tad es pie tēva sāku braukāt par kravēju brīvdienās, sestdienas, svētdienas. Palīdzēja tēvam darbā, un tā es pirmo reizi nonācu ceptuvē cauri vecākiem. Un tur arī esi palicis. Savā ziņā, jā. Izmet loku un tur pat palicis. Tad es aizgāju mācīties Valmieras aroģu ģimnāzijā un gribēju par pavāru, jo vienmēr ir paticis ēst taisīt. Domāju, apvienošu patīkamo ar liederīgo, bet tā kā pavāriem tajā gadā bija jāmācās arī par pienu pārstrādi, kur man tas absolūti negāja vairs pie sirds. Kāpēc? Es nedzeru pienu pats ikdienā. Es labprāt ēdu biespienu krējumu, bet piens, un man likās, nē. Jo man vecāmām dzīvoja Limžos aiz pienotavas, un es bērnībā ar to ceļu mēroju viņu. Un vienmēr tās maciņi, tāds, ne? Skābenums. Tāds, es negribēšu to ikdienā ostīt, ja lūdzu var, ne. Tad es izvēlējos kļūt par maiznieku. Maizes smarža ir laba. Maizes smarža ir laba, un jā, nē, es nevienā brīdī nožēlojos. Tajā brīdī tas bija gan intuitīvs apsvērums, gan tīri tāds prāta apsvērums, jo es negribēju iet vidusskolā, tikai tīri vidusskolā. Nepatīk man. Nestāstot dziļāk. Un jā, tā es esmu te palicis. Bet es esmu arī projām bijis. Es atkal atgriezies, atgriezies. Nu jau tad no 13. gada janvāra es vairs neesmu projām bijis. No 13. No 2013. gadā. Tas nozīmē 12 pilni gadi bez pārāvumiem, tad maiznīcā nostabilizējies. Bet, Valter, bet kāds ir, kad tur dāma prasa, ar ko tu nodarbojies? Saka, es esmu maiznieku meistars. Nav tā, bet šī tā. Tas nebūs noteikti headliners, ko es teikšu maiznieku meistars pirmais. Es ražošanas vadītājs. Jā. Jau šos 12 gadus. Un tad jau ir, zin kā, pie ragaviņām, vai tu tur naglu ražot vadi, vai dēļu ražot, vai maizes ražot. Tie principi paliek tie paši. Tev ir cilvēki, kur tev ir jādabū, lai viņi to darbiņu, ko viņi dara, izdara prieku un izdara labi. Bet pašam tev, kā maiznieku meistam, tu noteikti bija zēlis sākumā, jā? Precīzi. Jā. Un tev ir smeķis. Kad ir lielākais smeķis? Tā, kad tā mīkliņa uzrūks, ja tā, kad tas kukuls nāk ārā? Es tad domāšu, kad man bija pēdējais lielais smeķis.
Es teiktu, ka mūsdienās lielākais smēķis ir nokomplektēt labu kolektīvu. Tiešām? Jā, absolūti. Jo rudz maizes tas ir super intensīvs roku darbs un jebkura maizes ražošana. Ja tu gribi labu maizi, nevis līniju ražošanu, tad tev vajag cilvēks, un tev vajag labs cilvēks, kuriem tev uzticēties, kur tev māsas zvana brīvdienās, ja? Kur strādā cītīgi un neatstāja sevi cukūts, jebšu ievēro to, ko viņiem saka. Ka tev nav katra diena kā pirmā diena. Jā, bet tad tas nozīmē, ka tev tajā maizes cepšanas procesā ir jāizkoš pašam viss no A līdz Z. Es tā arī daru. Es veidoju jaunu produktu, kad viņš nonāca līdz veidošanai. Idejas, ka mēs esam sapratuši, kas tas būs un ko mēs darīsim, un kas to pirks un kāpēc to pirks. Kad tas ir viss šie jautājumi atbildēt, tad jebkurā ziņā pirmās cepšanas reizes es esmu pilnīgi pats. Arī recepti es izveidoju savām rokām fiziski. Esmu klāt, vai daru pilnīgi vienatnē. Ļoti labprāt daru vienatnē. Un tu arī pēc tam to produktu pats degustē? Jā, ja man pašam patīk, tad viņš, protams, jau nonāk pie cilvēkiem. Ja nonāk pie cilvēkiem, un mēs šeit pie šī galda esam nolēmuši ražošanas sapulcē, ka šis ir tā kā, šeit ir potenciāls, tad mēs viņu ielaižam savā veikliņā iekšā, kas ir atrodas maiznīcā, kur pietiekami apgrozās gan vietējie cilvēki, gan garām braucēji. Tas nozīmē arī no galvaspilsētas. Un ja tad mēs redzam, ka ir atsaucība, tad mēs, ok. Tad šis būs. Bet kā tas ir? Tā ir intuīcija savā ziņā. Tev viņi ir arī kādreiz pievīlusi. Tev patīk, bet pircējiem neaiziet. Es vairs nedomāju, kas man patīk, godīgi. Ai, cik labi. Es šeit vairs nedomāju, kas man patīk, jo man var ļoti daudz kas patīk. Man ir svarīgi redzēt Excelī labus rezultātus, un man jādomā, kas viņam patīk. Jā. Līdzīgi par liofilizācijas, ko mēs runājām. Man reiz bija tāds gadījums, es strādāju Latvijas Radio 2, un visi uzskatīja, ka tas tāds, lauku radio un tā tālāk un tā joprojām. Un es aizgāju pie vienas, toreiz bija daudz dažādi tie dzirnavnieki, tagad mums ir Dobels dzirnavnieks, bet tur bija dažādi. Es pie tā viena dzirnavnieka aizgāju, un es teicu, varbūt jūs gribat reklamēties Latvijas Radio 2. Viņš saka, nē, man nepatīk Latvijas Radio 2. Es saku, bet tā ir tante, kas pērk tavs miltus un cep pankūks, viņai patīk. Ļoti labs arguments. Jā, man nepatīk. Tagad es sapratu arī to. Jā, bet Eiropas aizsargātais produkts salināta rudzu maize. Tur ir jābūt bišķi trakam, lai viņu taisīt, vai ne? Mūsu uzņēmuma gadījumā absolūti nē. Ne? Nē. Mums ir vēl 3 maišķiņas, kuras ir 1:1 kā salinātā ar pilnīgi mini izmaiņām. Kādas tās izmaiņas? Salinātās maizes gadījumā nedrīkst lietot fermentēto rudzu iesalu, jeb šo iesalu, kurš iedod rupmaizes krāsu. Jo rupmaize patiesībā ir pelēka, ja viņai nav klāta. Tāda kā viņa ir salinātā. Jā. Un mums ir tāda maize, kas saucās senā maize. Jā. Ļoti labi pēdējo pusgadu pārdošanas rādītāji. Un noņemot šo tumšo iesalu no senās maizes, mēs iegūstam salināto maizi. Līdz ar to mums tas ir tā kā vispār nekādas izmaiņas, ne mums ražošanas līdzekļi jāiegulda kaut kas papildus vai cilvēku speciāli jāapmāca. Nē. Tas ir čik, mēs uzdrukājam šo skaistu etiķeti, saskaņojam ar guntiņu, ka mēs to drīkstam ražot, saskaņojam ar PVD, jo PVD ir uzraugošā iestāde šiem produktiem visiem, vai ne? Jā. Un, es viņu pats personīgi arī no 13. vai no 14. gada mēs viņu ražojam, es viņu pats personīgi arī ievadīju, tā teikt, ražošanā, uzliku uz līnijas. Jā. Bet saki, ja tev, Valteram, noliktu līdzīgas šīs te 4 maizītes, tu varētu ar aizsietām acīm pēc garšas pateikt, ka tā ir salināta? Mūsu ražojumu? Liels ražojumu varētu. Varētu, jā. Varētu. Viņi arī jūt pēc smaržas patiesībā, ka nav tumšais iesals. Tumšais iesals pats par sevi ir, kā teica, fermentēti graudi, un viņiem ir tāda kafijas šokolādes smarža klāta. Un ja viņi tā pavosta, ja tikko Covids nav bijis un viss smaržas atgriezušās mājās, tad var pateikt. Valter, mēs esam ne pirmo reizi pie tevis, un es esmu redzējis arī tos kubulus, kuros taisa to maizes ieraugu. Vai ir liela atšķirība, ka ir koka vai dzels? Ja tā jau ir augstākā pilotāža maizes tehnoloģija. Protams, ka ir atšķirība. Ir atšķirība. Mēs ar kokos, jeb koka kubulos plaucētu maizi, mēs noteikti nestartētu eksporta tirgos, kur ģimenes sports ir tiesāšanās.
Nu, es domāju, jebkur Rietumēropas valsts tāda, jā. Mazie vīriņi ar portfelīši. Jo mēs nevaram nodrošināt, ka tur nebūs tā kā vispār necik kaut kādas koka daļiņas iekšā. Tas ir vienkārši dabīgs process, kas ir gadu tūkstošiem tāds ir darīts, un mēs to darām, kāpēc? Tāpēc, ka koks ir ļoti siltumietilpīgs, un viņā dzīvo iekšā arī pienskābes, jau pēc Rūtas pētījuma 9 dažādas skābes dzīvo iekšā. Baktērijas, kas izveido gala rezultātā plaucējums, kamēr atrodas kubiņā 9 dažādas skābes, kas dod šo specifisko maizes garšu. Maiznieku meistari, tu nestāsti man, ka tu esi tikai aroģimnāziju beidzis maizes. Kur tu smelies šīs zināšanas? Dzīvē. Dzīvē? Dzīvē. Es bez tā, ka es esmu maiznieku meistars, es esmu arī vācu valodas filologs. Man interesē valoda kā tāda. Kā mēdījis. Un es domāju, tad es studēšu vācu valodu, jo latviešu valodu negribēju, jo man atkal bija slikta pieredze no bērnības par to. Nekā. Jā. Un kāpēc ne angļu valodu? Visi māca angļu valodu. Tajā laikā visi māca angļu valodu. Protams, mūsdienās, ja es būtu šodien tajā vecumā, diez vai arī tāpat būtu vācu valoda, kas būtu mācījies. Noteikti tas būtu kaut kāds starpdisciplīnu studijas, kuras es varētu tad apvienot. Tajā laikā tādas nebija iespēja darīt. Valoda man interesē kā tāda, un es ļoti labprāt arī iegūstu informāciju. Un jāsaprot, ka vācu maizes kultūra no 14. gada ir UNESCO, tad par viņu ir daudz vairāk ko lasīt un uzzināt, un tur ir daudz vairāk pētīts nekā Latvijā. Tas jebkad būs darīts. Turpmāk nākotnē, līdz ar to ļoti daudz es tieši no vācu grāmatām. Tieši no grāmatām, jā. Un teiksim, vai Eiropā Vācija, kā maizes pētnieki un cepēji, viņi ir tā kā... Top. Top. Tur nav labāku. Nav labāku, jā. Vienkārši nav. Nav un nebūs. Jo tur var dabūt jau ļoti biezas labas grāmatas jau sākot no 60. gadiem. Līdz ar to tu var salīdzināt 60. un uz priekšu. Līdz pat mūsdienām, kad joprojām tiek viņas, protams, mazākā mērā izdotas. Kur Latvija visā šajā top atrodas ar savu maizi, ar savu rudzu maizi? Neslēpsim, kad Latvijas top rudzu maize ir top vācu maize 1-1. Izņemot to, ka vācu maizē nav tik daudz cukuru. Šī ir vācu tehnoloģija. Ja? Absolūti vācu tehnoloģija, kur noteiktā laika posmā ienāca Latvijā, kā jau mēs jau bijām zem tiem vāciešiem. Kā daudz kas cits. Un tas, kad līdzīgi kā Vācijā šī baltās desas robeža, kad līdz kurienai no dienvidiem ēd šo, desu, ko izsūc ārā no zarniņas. Tāpat arī ir konkrēta rudzu robeža arī tajā pašā Vācijā. Un no tās uz leju neēd rudzu maizi, no tās uz augšu virzienā Ziemē Latvija ēd rudzu maizi. Līdz ar to Vācijā, Ziemē Vācija ēd, Poļi ēd, Lejuši ēd, mēs ēdam, Igauni arī ēd un augstāk arī ēd. Tīri mūsu novietojums uz skaistās zemes bumbas nosaka to, vai mēs ēdam rudzu maizi vai neēdam. Līdz ar to mēs esam daļa no UNESCO patiesībā, ja? Jo vācu kultūra, šī ir vācu kultūra. Vācu kultūra aizsargāta ar UNESCO, un tad arī mūsu maizi ir. Protams, vācieši to visu ir racionalizējuši, uz līnijas vairāk uzlikuši. Un tas viņu paliekas rudzu maizē ir pumperniķels, tas saucamais, ir tāda apaļa maize. Viņi cep ne parastā krāsnī, bet tvaiku krāsnī un cep līdz 24 stundām. Nemācies izstāstīt. Ilgais process veido šo specifisko maizes garšu. Vāciešiem arī patīk darīt lietas, tāpēc, ka viņiem patīk tā darīt, un viņi dara tā un viss. Bet arī tas ir patiesībā, kā lai saka, krītošs maizes biznesa segments. Šīs smagās rudzu maizes arī Vācijā. Kāpēc viņš nepatīk patērētājiem? Ja mēs paskatīsimies, ko mēs kopumā ēdam, mēs ēdam arvien pliekanākas lietas. Cilvēks ģenerāli. Arvien pliekanāks. Un šis mums ir pārāk intensīvs. Kādreiz mēs smagi strādājām. Smagi strādājām. Tagad mēs vairs tik smagi nestrādājam. Šis mums vairs nav vajadzīgs. Tas tāpat kā Moskvičā ielikt Dodge motoru lielo. Nav vajadzīgs. Slikts rezultāts būs no tā. Tas šeit ir līdzīgi. Viņiem iet mazumā, bet tas nav slikti vai labi, tas ir tirgus. Ja tu gribi spēlēt tirgu, tu pieskaņojies tirgu. Tu veido maizes, kuras šobrīd cilvēks vairāk ēd, bet tajā pašā laikā saglabājot segmentā kādu, tā teikt, atskaites punktu.
par ko tu pasaki, nē, šis ir tas oriģinālais, šis tāpēc viņš arī ir nemainīgs. Tāpēc ir šī regula, kas fantastiski reglamentē, kurās robežās šī maize ir šī maize. Mēs sakām, šī tas tradicionālā, bet tirgo jau mēs ejam, ko tu gribi, to mēs tā cepsim. Tā. Līdzīgi kā Gundiņa teica, mēs jau varam taisīt tās diētiskās un bezcukuru maizes. Tam nav īsti pamatojuma. Es domāju, tā kā mēneša beigās naudas ziņā. Jā. Tam nav pamatojuma. Cilvēks neēd viņas. Negaršo. Ja ēda, tā ir maza sabiedrības daļa, kuru mums nav interesanti īsti apkalpot. Lai tad viņi meklē citur viņas. Tādas šīs maizes. Tu teici par to kolektīvu, ja? Tu esi tagad nokomplektējis kolektīvu. Rīga nekad nav gatava. Jā, es gribēju teikt, un tur jau 2-3 cilvēki atkal aiziet projām, viņš kaut ko labāku sameklē, vai kaut ko, ja viņam liekas, ka viņš labāk sameklē, kur tu viņam vieta? Ļoti dažādi varianti. Ir tādi, kas pašprātāk piesakās, meklē darbu. Man ļoti patīk, tikko pabeidzu skolu, negribu mācīties tālāk, gribu strādāt. Vislabākais, kā lai saka, darbiniekā nākošā materiāls. Apmācām visus vietas, jo mūsu ceptuvē ir tieši divi mācīti maiznieki, es un Lāsma. Un dzinters, 3 mēs esam arī dzinters. Pēc idejas jūs esat neliela ceptuve un 3 mācīti maiznieki. Jā, pārējie ir uz vietas iemācījušies, un tas ir fantastiski. To redz kā cilvēki. Vai, kā lai saka, ir kas var, ir kas nevar. Tie ātri atkrīt, kas nevar, bet tie, kas var un paliek, ļoti novērtējām viņus, un cik varam, tik cenšamies ar viņiem, kā lai saka, vilks paēdis, kas dzīve, princips. Jā, bet labi, tas ir tas gadījums, kad, tā kā armijā, ja, kad, jaunākajiem ir jāklausa vecākie, ja, bet ir arī tā, ka tev atnāk tāds vīrs ap 50, 60? Nē. Šis ir mājiņu darbs. Tas nozīmē, ka varbūt arī pa naktīm jāstrādā. Ir cilvēki, kuriem ļoti patīk pa naktīm strādāt, kuri var strādāt, ir kas vienkārši to nevar izdarīt. Jo nakts darbs nav priekš 9% cilvēku tas labākais, ko viņam dzīvē darīt. Jo mēs esam pietiekami ilgus gadu tūkstošus normāli pa nakti gulējuši, nevis strādājuši. Ja? Un tas ir mūsos, mēs esam vakardienas produkti. Nē, protams, ir daudzi, kuri iedzīvojās šajā vecumā. Vienkārši viņi sākuši strādāt jaunībā ceptuvē, šeit turpina strādāt, un viņiem ir vairāk, kas vienkārši nav ceptuves, pat aizgājuši pensijā. Taisnība. Un šie ir, tā teikt, atslēgas cilvēki maiznīcā. Jā? Jo, piemēram, maizes plaucētājs, tas, kas veido plaucējumu mītu šo mīklu, mēs sakām, labs plaucētājs ir pēc 4 gadiem. Kāpēc? Jo pa 4 gadiem būs 4 dažādas graudu ražas bijušas ar dažādu miltu kvalitāti. Un tu būsi izgājis pietiekami daudz cauri notikumiem, un tu spēj peldēt tajā visā jau. Tu saproti, kas ir kas. Tu pataust mīklu, mīcot saproti, šeit šo mīklu būs cietāk jāmīc, lai būtu labāks rezultāts. Ko tas nozīmē cietāk? Tas nozīmē stingrāk viņi būs. Fiziski stingrāk mīklu jāuzmīc. Jo vairāk tu mīci, jo viņi kļūst stingrāk? Nē, tā būs miltu kvalitāte. Piemēram, patiesībā, jo stingrāk mīklu jāmīc, jo sliktāk ir miltu kvalitāte. Uzņemšanas spējas. Un tas, ko pirmīt runājāt par tiem graudiem un kalpo, kad patiesībā tas, kas izmainījās, patiesībā nevis maiznieki izmainījās, bet izmainījās zemnieku pratība, kad hibrīdās šķirnes ir sējamas 1 gadu, nevis vairākus gadus. Tāpēc viņš ir hibrīds. Jā. Un izaudzēt var, protams, arī 2. un 3. gadā, bet tā vairs nav glabība, no kā mēs varam maizi izcept. Spirtu, tu var dzīt arī 4. gadā, bet ne maizi. Un tā bija 2 gadi, bija diezgan liela problēma. Tad arī sākās viss šī brēka. Mums vajag normāls milts, mēs šitādiem nevaram. Tad mēs meklējam normāls graudus, mēs saprotam, normāli tikai kalpo vieni palikuši. Jo praktiskais, tautietis, tā teikt, spiedīs 2 reizes no tā grauda vai 3 reizes ārā. Jā. Un tā bija tā problēma. Tāpēc saka, šis ir beidzies, graudi ir labi, cepam labu maizi. Problēma nav. Valter, tai saimniecei, kas tagad varbūt paklausīsies mums vai mājražotājiem, 3 galvenās lietas, lai iznāktu kvalitatīva maize. Tu teici graudi, tas ir... Zināšanas. Labi. Zināšanas par to, kas ir miltos iekšā un kāpēc
Jo tur rupmaize ir tāds produkts, ka tur neko nedara tikai tāpēc, ka kāds ir tā darījis. Tur dara konkrēti speciāli, tāpēc, ka tas ir, lai no šiem graudiem, lai no šiem miltiem mēs iegūtu šo produktu, mums jāiet šos soļus cauri. Kā tu vienu solīti izlaidi, kā tu kaut kur Latvijas sagot nolažo, tev būs jau ne tas produkts, ko tu gribi beigās dabūt. Līdz ar to zināšanas vajag, labība vajag un ļoti labi karsti izkurināt krāsni. Bet tas ietverās pie zināšanām jau. Labi, bet nu tad sāksim to maizes krāsnes ar uguni vai elektriskā krāsnes? Salinātās maizes gadījumā jābūt ir klonam. Tas nozīmē, ka tu nevari uzlikt uz pānu un griezt viņa rotācijas krāsnī. Tev nekas nezināms, tev vajag tiešo siltumu avotu. Kāpēc? Jo tādā rudzu mīklā ir 60% līdz 60% ūdens iekšā. Tas nozīmē, diezgan šķidra, salīdzinoši tā. Un tev jādabū, lai šis ūdens strauji iztveikot. Jāpanāk tas ir. Un tas ir tikai milzīgi karstumi. Mūsu krāsnī pirmajā zonā ir 400 grādi apakšā. Tas, kas to maizīti paceļ augšā. Būtībā dabīgais uzlabotājs. Tas, kas izveido maizi to pirmo uzpūšu viņu. Un, lai tie caurumiņi forši būtu. Ja tu mājās īsti to nevar sasniegt, tad tāda īsta rudzu maizi arī nekad neizceps. Aha. Skaidrs. Nu, tas ir... Bet svarīgākais, ko es varu pateikt, šī tevis minētāja saimniecei ir jāpanāk ir skābums mīklā. Ja tev nebūs skābums rudzu mīklā, tur nebūs maize. Un kas dod to skābumu tajā rudzu mīklā? Ieraugs. Viņš arī var dabīgi ieskāpt, šis plaucējums, bet labāk ir veidot ar ieraugu, tā teikt, ar zināmām baktērijām, nevis ar nezināmām, kuras tad tur iemācās. Varbūt izaugs. Jo tā problēma, kur, ja jūs uzmīcīsiet mīklu no kviešiem, vienā brīdī viņi paliek kāda? Elastīgi un nelīp ar rokām. Nu, tas ir labi kviešu mīkla. Jūs nekad tādu mīklu neiegūsiet no rudzu miltiem. Viņiem būs lipīgi, ķepīgi, staipīgi, tāda, nu, kas lips pie tiem pirkstiem. Un tas, kas to dara, ir gļotvielas iekšā miltos. Un, olbaltumvielas, viņas izdalās atsevišķo gļotvielas, un lai viņi to, tā teikt, ļaundarbību ierobežot, mums jāpanāk iekšā mīklā skābums. Jo skābums, šīs gļotvielas reducē viņu to traucējošo darbību uz mūsu tālāko produktu, kas ir maize. Tāpēc ir obligāti jābūt skābumam. Un pēc, ja būs skābums, tad pārējais būs likumsakarīgi. Mākslīgais intelekts, viņš ir palīgs normālam maiznieku meistaram. Aizpildīt brīvbrīdi, jā. Aizpildīt brīvbrīdi, jā. Ja, nu, es smējos, Robots nekad nebūs, jā? Roku darbs paliks, jā? Tas, ko mēs darām, var daudz mehanizēt no tā, atzīst. Nu, ko var mehanizēt? Mēs varam. Mīklas mīcīšanu vairāk, pilnīgi bez cilvēka iejaukšanās var panākt. Plaucēšanu var panākt, pilnīgi bez cilvēka iejaukšanās. Bet, protams, jau pietiekami liela līdzekļa. Un ir savs nianses, kāpēc mums tas ir sarežģīti ieviest. Jo mums uz šīs vienas principi būtu vairāk maizšķiņas jāražo. Jo jāsaprot, maizes bizness nav tas, kur šis milzīgais PVNs, kas tev paliek uzņēmumā. Un es domāju, pievienotās vērtības, tas peļņas sadaļa. Jo pārtika kopumā tāda nav. Jā, bet kāpēc tu esi tajā biznesā? Man patīk. Tu gūsti tiešām dzīves prieku. Jā, man sieva tikko sāk strādāt jaunā darbā, un viņa prasa, kā tev tur? Es saku, man patīk iet uz darbu. Es saku, kāds ir? Es saku, man patīk. Un es gribētu, lai tev tajā vietā, kur tu aizgāji strādāt, tev, vismaz, protams, pusgadam jāpēt, kamēr tu uzburzies un saproti, kur tu esi un kas tu esi un parādīs citiem sevi, tad tev jāpatīk tam. Protams, nav jau visas dienas, piekdienas, ir pirmdienas, šodien ir pirmdiena, un ir jāiešūpojas pēc brīvdienām, un ražošana, tas ir ražošana, kur notiek 24/7, 12 mēnešu gadā. Tas ir tā, ka, tas nav pirmā dienā, kad tev patīk savs darbs, ir pietiekami dažādi izaicinājumi. Pēdējais bija garais Covid izaicinājums. Bet gala rezultātā es pēc dienas jau pateicu, man patīk mans darbs. Pat ja mans rezultāts no rīta ir noliktava tukšajā. Tev arī rupmaize patīk? Jā. Tā viņa man vienmēr ir mājās, protams. Jūs arī ēdat ģimenē, jā? Rupmaize, jā? Un tas der tev, jā? Tas ir... Es maizi kopumā ēdu maz, ja godīgi. Jā. Jo man no rīta ir kārtīgs ēdiens, pusdienās ir kārtīgs ēdiens un vakariņās tad arī kaut ko vieglu. Bet tad, ja ēd maizi, tad ēdam vakarā.
Tas gan. Jā? Un arī rupmais tieši. Aha. Rupmais bija iespējams, kā uz vakaru, lai nesakrājās nekas liekas, ko jātiek galā. Jā. Tas 40, tas ir tāds slieksnīts, ja, kad gribās jau kaut ko mierīgi, tur vairāk pie ģimenes un tā. Kā ir? Tu varētu būt skolotājs? Meistars? Nē. Kāpēc? Pacietības tev nav? Es gāju tas teiciens, man patīk 6 cilvēki un 2 kaķi, ja, kopumā dzīvē. Es esmu kaut kur no tā reģiona nācis apmēram. Man ir ļoti mazs arī, man ir milzīgs paziņu loks, bet super šaurs draugu loks, mega šaurs. Un līdz ar to tādu skolotājs, man liekas, tas ir misijas darbs, ja. Tas ir nesamaksājama profesija kaut kā. Tas ir aiziet pie katra, tev ar katru no tiem 20, kas tev priekšā ir savas attiecības, tev 20 attiecības vienlaicīgi, un tu nevari visiem pēc viena šablona strādāt. Es domāju, Latvijā vismaz noteikti. Man bija grūtākais, manā radošajā profesijā, režijā, teiksim, Covidā, ja, es domāju, es nošaušos, kad es atnāku uz lekciju, piemēram, producēšanā, un tur ir, kā es nosaucu, 20 kapu plāksnītes ar vārdiem un uzvārdiem. Ja. Tur viens students guļ gultā, otrs tur, nezinu, tikko no ballītes atnācis un tā tālāk. Un ja tu neredzi tās acis un nav tās komunikācijas, tad man nebija arī tā prieka no tā darba, vai ne? Jo, es tāpēc, kāpēc es tev prasu to par to mākslīgo intelektu un tā, tas nebūs briesmīgi, kad cilvēks ar rokām neveido. Kā būs tā būs? Mums jau neprasīs neviens. Jā, tā būs. Bet man patīk, piemēram, no manas pozīcijas, kad ar to pašu minētos, ja mēs strīdamies, es saku, klausies. Es savu bakalauru uzrakstīju bez mākslīgā intelekta, jā? Tagad tu esi otrs čirīgs šajā jautājumā, jā? Un tas ir milzīgs atspējas. Tas informācijas ātrums, un tas ātrums, kā tu vari apstrādāt informāciju, kā tu vari nonākt pie vajadzīgās informācijas. Fantastiski. Vienkārši fantastiski. Jautājums, kā tu izmanto? Nāzi var maizi griezt, un pirkstu var griezt. Otrs ir, vai tu redzi to informāciju, vai tu ieraugi to informāciju. Tu jau redzēt var daudz ko, bet vai tu ieraudzīji to? Arī. Jā, tas ir svarīgi. Skatīties nav redzēt. Jā. Un, teiksim, kur tālāk, Lielezers, kur tālāk tas rupmais ceļš ir? Kur jums pietiek ar to, ka jūs esat tikai savā veikaliņā, teiksim, ar to salināto kas ir tas tavs, kas ir jāizdara? Lielezeram? Jā. Numur 1, mēs esam diezgan tradicionālā, kā lai saka, biznesa sadaļā. Mēs esam ražotāji. Jā. Šobrīd viena no smagākajām, es teiktu, kopējā ķēdes daļā, teiksim, no lauka līdz patērētājiem. Kāpēc? Jo mēs esam atkarīgi gan no tā lauka, tajā pašā laikā ļoti no mūsu sadarbības partneriem tirgotājiem. Pagājušajā nedēļā lasījām šo milzīgo ziņu par to, ka kādam no mazumtirdzniecības tīkliem tika piemērots milzīgs sods. Un ir iemesls, kāpēc tas tā ir noticis. Līdz ar to mēs esam tieši pa vidu, un mēs jau to savu galu patērētāju redzam tikai šeit veikaliņā. Tā godīgi. Vispārēji ir pastarpināti. Līdz ar to smagi, numur 1, ir interesanti, numur 2. Bet tajā atkal kopējā maizes biznesā mēs esam diezgan labā vietā. Gan dēļ tā, ka mums ir atpazīstams zīmols, tas, ko Gunta teica, kad rupmais un vispār sauckāpmais tradicionālā spēka pēc ražotāja, mums ir savs klientu loks, kurš pat ja daļa aizmirst mums projām, tie ir dabīgā veidā dzimst jauni klāt un nāk, tā teikt, tukša vieta nepaliek. Tas, ka Latvija paliek pati par sevi tukšāk, tas ir skaidrs. Tur ir jāsaprot, ja šīs iespējas strādāt ārzemēs, tad cilvēki labprāt izmanto, un arī viņiem vajag šīs darba rokas tāpat kā mums. Un tad katram savs iemesls, kāpēc viņš paliek šeit. Bet kur es redzu Lielezeru, turpina savu darbību Lielezers Latvijā, Limbažos. Cik varam atvieglojam cilvēkiem darba dienas, lai viņiem šeit, kā saka, mēs uz darbu neviens neejam uzlabot veselību, lai pēc iespējas mazāk viņai kaitētu. Ir daudz vēl mājas darbu, ko mēs varam darīt, un es redzu Lielezeru kā turpināt pastāvošu uzņēmums, un, protams, ar saviem izaicinājumiem, bet kur tad viņi nav? Ja? Un Valteram, kas tev jāizdara? Maizes
maiznieku meistaram Valteram? Es teiktu, ir tāds teiciens, kā izdarīt neizdarāmo. Turpināt. Ja? Un es negribētu šeit kaut kādas lielās iezīmes uzvilkt, ko es vēl gribu izdarīt šajā uzņēmumā Vai citā uzņēmumā, bet man šeit tā diena ir interesanta, un ja tu esi nodzīvojis labu dienu, tad tu jau kaut ko dari pareizi. Nu, tev jau ir nozīmīgi tas produkts, ka viņš ir no Latvijas, vai ne? Protams, jo kā mēs zināsim, kas mēs esam. Mums vajag teritoriju, mums vajag valodu, mums vajag, ko mēs ēdam. Tādas primitīvās trīs lietas. Ja? Tas, kas mūs iezīmē. Kad tu aizbrauc uz kaut kādu izstādīt, vai tu daboni kaut kādu godalgu tur kaut kur par savu produktu, tas jau nav tikai tāpēc, ka tu dabūji, bet tāpēc, ka tu pārstāv laikam to valstiņu arī, ja? Jā. Vai grūti ir konkurēt? Teiksim, tu māki atšķirt. Tā ir laba maize, tā ir slikta maize. Un nevienmēr laba maize ir pirktākā maize. Tu saproti tās visas lietas? Sāk saprast, teiksim tā. Jā? Sāk saprast, teiksim tā, jā. Jo ir tā, kad, kā mēs pieskārāmies, ja runa par jaunu produktu, tad numur viens jautājums, kurš to pirks? Kurš to pirks? Un kāpēc viņš to pirks? Nav svarīgi, kas man ļoti daudz kas var garšot. Es varu teikt, ka šī maize ļoti garšīga ar skābu krējumu, bet es tad nespiedīšu guntiņu ēst ar skābu krējumu. Mēs sākam noskaidrošu, ko tā guntiņa ēdīs, tas tās maizes. Ja? Un tirgu ir savādāka uzvedība nekā mājās, teiksim tā. Kā tu sadzīvo ar pārējiem tiem līdzīgi domājošajiem uzņēmumiem? Jūs sadzīvojat, ja ne? Mēs ļoti labi sadzīvojam, tāpēc jau ir guntiņa, tāpēc ir maiznieku biedrība, kuras galotnē viņi stāv, kur mēs tiešām sanākam. Tad parīt atkal tiksimies trešdien. Ja teiksim, tu ar ķelmēnu Rūtu satiecies, un tev ir ko pārunāt? Jā, ļoti draudzīgas attiecības. Draudzīgas. Jo mēs saprotam, ka mūs pērk pēc zīmola. Jautājums ir, kā tad mēs savu zīmolu varam nostiprināt cilvēku galvās, tie, kur to vēl nav izdarījuši. Jā. Līdz ar to mēs zinām, ķelmēniem ir savs pircējs, mums ir savs pircējs. Protams, ir pozīcijas produktu, kur šis mūsu pircējs pērk kā vienu, tā otru. Un tad jautājums, kā lai saka, nevajag taisīt jaunas produktus. Uzlabo esošos līdz tādam līmenim, ka tavs pircējs negribēs viņu vairs mainīt pret citu. Tā teikt, viņa izvēle būs tomēr tavs produkts. Un maizē tās ir vienkāršas lietas. Svaigums, smarža, garša. Kad ir tā pati labākā maize? Tikko cepta? Vienam garšo tikko cepta, bet kad ir tā visvērtīgākā maize vispār? Kas tev liekas? Bērnībā mēs daudz braukājām riteņiem. Reizēm aizbraucām pārāk tālu no mājas, kas vardām, ka mājās bez ēšanas tā kā uz puses vakariņā nenonāksim, iebraucam lauku veikalā, nopērkam pirmo maizi, kas ir pa ceļam, pirmo desu, kas ir pa ceļam, tev vienkārši nav labākas lietas, ko tu vispār esi dzīvē ēdis. Ja? Tu pat nezini, kas tā par desu, kas tā par maizi. Līdz ar to par maizi runājot, tas ir katram savs ir labākais. Protams, no tāda tīri schematiskā Excel veselības viedokļa, protams, maizē ir jānobriest. Rupmaizē tās ir 2 dienas, tomēr vajadzētu pagaidīt, kamēr šis liekais mitrums būs iztvēkojis, maize būs tāda nedaudz stingrāk palikusi. Bet es atkal katra no puncīšu iespējām cicēt siltu maizi, viņam nekad nekas nenotiks, cits apēd pušķēli siltu baltmaizi, viņam ir jāskrien pēc piepūties, jāskrien pēc skolas. Ļoti, ļoti, ļoti individuāli, katrs tad atradis to savu ceļu dzīvē. Kā tad veiksmīgāk priekštiku. Ko tu varētu pateikt tiem jauniem čaļiem, kas dzirdēs, teiksim, pārskatīšanās pēc, viņš dzird to raidījumu, ja, un viņš saka, ir jēgas mācīties par maiznieku meistaru? Ir šajā biznesā jēgas strādāt? Tas līdzīgs jautājums, vai es gribētu būt skolotājs. Es teiktu, tu pats zini, ko tu dari savā dzīvē. Es no savas puses nevaru pateikt, ka tas ir labais slikti. Kas tev patīk un ko tu gribi redzēt? Ja tu gribi tikai pēc iespējas lielāku algu redzēt savā mēnesī, tad noteikti tas nebūs maizes biznesa. Bet ja tu gribi balansēt starp peļņu, starp brīvo laiku un to, kas tev darīt, to, kas tev patīk, tad tas ir virziens, uz ko tu vari skatīties. Nav tāds, kā lai saka, nav vienotais lielais padoms tev. Ja tev patīk, dari.
Es esmu kopumā tas cilvēks, kurš daudz nejautā, kāpēc man tas patīk. Es zinu, ja man patīk, es to daru. Tu it kā jūti to, ka tev patīk. Jā, es tā kā sajūtu ir. Jā. Un ko tu tiem, atkal tiem, kas, varbūt viņš pērk kādu citu tur rupmaizi, un viņš nekad varbūt nav pagaršojis Lielezera rudzu maizīti. Ko tu viņam varētu pateikt? Pagaršo. Kāpēc? Salīdzini. Salīdzini? Viss jau ir, kā Bībelē rakstīts, ir salīdziniet. Un to, kas labs, to paturiet. Paldies, uz šīs nots arī beigsim un ēdīsim rupmaizi, slavēsim viņu. Un, jā, lai mums visiem labi veicās. Absolūti apusēji.